Daudz ko darām tādu, ka mūsu ķermenis bremzējas. Mēs ar ēdienu cenšamies bremzēt savu ķermeni. Mēs cenšamies ar attiecības veidošanu bremzēt savu ķermeni. Mēs mēģinām nekustēties pilnvērtīgi, ar kuras palīdzību mēs veidojam bremzēšanu savam ķermenim. Mēs domājam negatīvas domas, ar kuras ietekmi mēs cenšamies bremzēt savu ķermeni. Vai šīs te visas, ko es nosaucu, ir iespēja noņemt un sākt atļaut ķermenim darboties tā, kā viņam vajadzētu darboties. Ja? Jo mēs liekam paši sev tos blokus un aizliegumu uz kvalitatīvu dzīvi.